Jūs droši vien esat dzirdējuši par tādu servisu platformu Moto Integrators. To ir izgatavojusi un uztur Intercars Latvija, bet vai jūs zināt, kā tas darbojās? Nu tad šodien, izmantojot šo jauko pelēcīti, mēs to arī noskaidrosim. Pelēcītim ir 13 gadu un gandrīz 190 000 kilometru noskrējiens. Šādā vecumā automašīnai var uzkrist visdažādākās kaitas. Piemēram, šeit bieži parādās mistiska čīkstoņa un krakšķi aizmugurējā balstiekārtā. Reizēm tas var atgadīties arī ceļā, un tad ir vairāk varianti. Jūs, protams, varat zvanīt kaut kādai tehniskai palīdzībai 24/7 vai arī mēģināt atrast palīdzību Moto Integratoru platformā. Ja vien apkārtnē pieejams internets, mājaslapa motointegrator.com LV parādīs karti un tuvākos platformā reģistrētos servisus. Tā. MK servis. Tas tepat. Nu, zvanam. Lai gan ir darba dienas vidus, MK servis piekrīt apskatīt aizdomīgo automašīnu. Kamēr pelēcītis karājas uz pacēlāju, mēģinām izdibināt Moto Integratora platformas priekšrocības. Tas ir ērti gan mums, gan klientiem. Viņi mierīgi var tur piereģistrēties, aizsūtīt mums pieteikumus par servisu, remontdarbiem. Mēs viņam tur sataisīt varam piedāvājumu. Viņi uzreiz redzēs gan cenas par detaļām, gan cenu par darbu. Tur var ļoti viegli saskaņot pieņemšanas laiku. Gadījumā, ja klients piesakās tur uz otrdienu, piemēram, 3, bet mums ir aizņemts, mēs varam viņam aizsūtīt, piemēram, mēs varam ceturtdienu 1 paņemt. Caur to Moto Integratoru notiek ļoti laba komunikācija. Normālos apstākļos klienti var pieteikties elektroniski, nevis kā mēs, pa telefonu. Piemērotus autoservisus Moto Integratorā var meklēt gan pēc atrašanās vietas, gan veicamo darbu veida. Pastāvīgiem klientiem iespējams izveidot savu digitālo servisa grāmatiņu. Digitāla servisa grāmatiņa tā ir mašīnas vēsture. Tiklīdz klients piereģistrēs Moto Integratorā un visi viņu turpmākie remonti, tas viss tiek saglabāts un viņš redzēs pilnīgi visu mašīnas remonta vēsturi. Lai automašīnai veiktie remontdarbi tiešām parādītos digitālajā servisa grāmatiņā automātiski, ir svarīgi, ka gan serviss, gan autovadītājs to procesu pabeidz platformā. Tātad pieteikums ir bijis elektronisks, serviss ir aizsūtījis piedāvājumu, klients ir apstiprinājis un servis pēc tam platformā arī šo piedāvājumu noslēdz. Ja automobīls ir personīgais un vienīgais, tā tehnisko stāvokli var uzraudzīt arī pats īpašnieks. Bet, ja runa ir par veselu autoparku, mums ir klients, uzņēmums, kurš nodarbojas ar komandas transportu īri, un viņam autoparka ir vairāk nekā 8 mašīnas. Un visas tas mašīnas ir piereģistrētas Moto Integratorā, un tiklīdz viņam kaut kas salūza, viņš sūt pieteikumu, mēs viņu pieņēmam. Digitālā servisa grāmatiņa faktiski ir mākoņu pakalpojums. To nevar pazaudēt, aizmirst mājās vai nozagt. Jā, digitāla servisa grāmatiņa glabājas Moto Integrators serverī, bet piekļuva viņai ir no abām pusēm. Klients piekļūst savai automašīnas vēsturē, piesakoties uz servisu, arī servis redz automašīnas vēsturi, arī citos servisos veiktos darbus. Viņš ieies sistēmā, paskatās konkrētu mašīnu un viņš uzreiz visu redz. Nav jāskatās kaut kur pa lapiņām, pa blociņiem. Vienkārši no jebkuras vietas pasaulē atver Moto Integratoru, ieeja savā profilā, kas ir ļoti ērti izdarāms ar Google vai ar Facebook kontu. Un apsties, kad mašīnai veic pēdējo reizi eļu, vai kad ir mainīta zobsiksna, vai kas nu vēl ir darīts. Pa to laiku servisa remonta zonā atklājies, ka pelēcīšu bremžu trokšņa bijusi tikai viltus trauksme. Tomēr meistars aizpilda īpašu lapu, uz kuras arī redzams Moto Integrator logotips. Sadarbībā ar autoservisiem esam izstrādājuši tādu auto tehniskās apskates lapu. Šajā tehniskās apskates lapā ir uzskaitīti vispārēji darbi, ko var pārbaudīt mašīnai bez kaut kādas padziļinātas iejaukšanās. Katrai pusē paliek savs lapas eksemplārs. Šī apskates lapa ir paškopējoša, tātad servis visu atzīmē, viens eksemplārs paliek servisam un otru iedod klientam uz rokas.
Bet kā tad ir? Vai autoservis patiešām var paņemt jebkuru automašīnu no ielas, ja palīdzība meklēta caur moto integratoru? Uz diagnostiku mēs mašīnu principā varam paņemt uzreiz. Ļoti reti, kad mēs varam atteikt klientam. Par tālāko remontu viss atkarīgs no tā, kas tieši notika tai mašīnai.